Jūrniecība ir nozīmīgs latviešu nacionālās plašapziņas simbols, un jau kopš Krišjāņa Valdemāra laikiem latvieši sevi ir pozicionējuši kā jūrniecības lielvalsti, kuras kuģus un jūrniekus atpazina visās pasaules ostās. Un nevelti, Latvijā uz kopējo iedzīvotāju skaitu ir teju lielākais jūrnieku daudzums pasaulē. Latvijas Jūras akadēmijā pirmais izlaidums notika 1994. gadā. Šobrīd šīs augstskolas absolventi ir augsti novērtēti starptautiskajā tirgu un nodrošināti ar starptautisku pieredzi. Akadēmijā bakalaura studijās var apgūt šādas specialitātes kā jūras transports kuģu vadīšanā, kuģa mehānika, kuģa elektromātika, kā arī ostu kuģošanas vadība. Man personīgi šī bija principā vienīgā izvēle. Akadēmija kā tāda ir ar savu prestižu, un, protams, tas piesaista jaunus cilvēkus. Profesija, ko es izvēlējos, bija ostu un kuģošana vadība, un pilnas programmas laiks aizņēma 4,5 gadus. Ir ļoti interesanta programma ar to, ka ir tiešām ļoti labi sabalansēta gan teorija, gan prakse. Principā, varbūt dažiem būs nedaudz grūti, bet vasarās ir paredzētas gan vienmēr prakses, un ir arī ļoti laba iespēja aizbraukt uz veselu gadu apmaiņas programmā uz ārvalstīm un gūt starptautisku pieredzi gan arī jebkurā no Eiropas valstīm. Jūrniecības izglītība ir specifiska ar to, ka tā ir reglamentēta specialitāte. Līdz ar to visi studiju procesi un programmas ir pakļauts noteiktām starptautiskajām prasībām, jo jūrnieks izejot jūrā iziet pasaules okeānā, kur ir savi starptautiskie noteikumi. Es teiktu, ka akadēmijā vispār ir tā vide daudz savādāka nekā vidusskolā, priekšmeti daudz savādāk, bet vienmēr, kā jau katrā augstākajā izglītībā, jāsāk ar tiem pamatiem un noteikti jāpievērš uzmanība matemātikai un fizikai, jo bez tās nekur netiksiet tiešām. Pirmo pusotru gadu, pirmos 3 semestrus ir tikai teorija, ir matemātika, fizika, kas varbūt daudziem nepatīk, jo kad tad būs tie kuģi. Tad mēs aizbraucam pirmajā jūras praksē, vismaz uz 4 līdz 6 mēnešiem. Un tad jau 3. kursā sākas interesantāki priekšmeti, daudz vairāk saistīti ar profesiju, un tad tiešām, man liekas, visi iemīlas tajā mācību programmā, ko viņi studē. Nereti šīs prakses Latvijas Jūras akadēmijas studenti uzskata par pašu interesantāko un liederīgāko mācību procesu, kā arī par labu sākumu profesionālo gaitu uzsākšanai. Pats interesantākais, manuprāt, bija jūras prakses, kurā mēs varējām apceļot vairākas valstis, gan arī iegūt ļoti labu pieredzi, pielietot teorētiskās zināšanas, kuras mums tika iegūtas akadēmijā, līdz ar to pielietot tas arī praksē. Kā arī interesanti bija dažādi kursi, kuri bija jāaiziet, piemēram, glābšanas laivu vadīšana, kā arī glābšanas kursi. Akadēmija principā palīdzēja savā ziņā ievirzīt jau karjeras sliedēs, jo tajā pašā vietā, kur es gāju prakses vasarā, šobrīd ir izdevies nodrošināt kārtīgi patstāvīgu darba vietu. Prakse tiek nodrošināta gan sadarbojoties ar Latvijā esošajiem ostu uzņēmumiem, gan ar Latvijā esošajām kruīņu kompānijām, kā arī ar atsevišķām kuģu īpašnieku kompānijām, kas atrodas ārpus Latvijas. Pateicoties kvalitatīvajām un pilnvērtīgajām praksēm, kā arī izglītībai Latvijas Jūras akadēmijā, tās absolventi ir pārliecināti par savu profesionalitāti un atbilstību darba tirgumu. Šī profesija ir ļoti perspektīva nākotnē. Esmu pārliecināta, ka dabūšu darbu gan arī jūrā, gan arī krastā, jo man ir plāns pastrādāt nedaudz jūrā, pēc tam atrast darbu krastā, jo iespējas tiešām ir lielas. Ja tevi interesē pasaule, jūra un tu esi atbildīgs, tad noteikti iesaisties jūrniecības nozarē, iegūstot modernu un mūsdienīgu un darba tirgu pieprasītu profesiju Latvijas Jūras akadēmijā. Šis ir tāds stereotips, ka šī ir tieši vīriešu profesija, un ļoti daudz vienmēr brīnās, kāpēc es tādā augstskolā, vai tad tur vispār meitenes ņem. Jā, šeit meitenes ņem, un ar katru gadu meiteņu ir arvien vairāk un vairāk, un mums ir jāpierāda sevi. Jaunajiem studentiem novēlu kārtīgi apsvērt savas iespējas, izskatīt visus variantus, jo mūsdienās ir tiešām daudz, un es gribētu teikt, ka Jūras akadēmija ir viens no tiem labākajiem. Izvēlies studijas Latvijas Jūras akadēmijā un esi pārliecināts par savas nākotnes prestižu.